šogad es aicinu visus uz Lielo talku 21. aprīlī. Aicinu visus ņemt labu garstāvokli un cimdus maisus, tātad mēs dalām. Šī gada jaunuma, kas varētu tā iezīmēt šo gadu, ir ūdens tēma. Mēs īpaši pievērsīsim ūdenim, kopsim upes, ezerus, jūras piekrastes. Es ceru, ka jaunums būs tas, ka mēs talcinieki būs vismaz 230 000, uz ko mēs ceram. Man māte nav bērnības jau esot mācīja tā, ka kārtībai ir jābūt. Tāpēc man tā sajūta ir tā iemācīta, ka tā kārtība ir jābūt visur un visos laikos. Un es arī ceru, ka viss šis pasākums, ka viņš tomēr tiks virzīts uz to, ka ne tikai mēs vienu dienu cenšamies pēc iespējas vairāk kaut ko savākt, bet mēs radām tādu sajūtu visiem, ka vai nu tas ir labi, ka pie manas mājas nāk kāds cits vārds. Tāpēc mans tas vēlējums ir paskatīsimies visi apkārt un kopīgi mēģināsim atrast to labāko ceļu. Ir ļoti jauki, ka šogad ūdens ir galvenā tēma šeit lielai talkai, jo bez ūdens cilvēks noteikti nevar dzīvot. Un tādēļ es aicinu katru talkotāju šogad pievērsties un palīdzēt kādam savam īpaši tuvam ūdenim. Vai tas būtu jūras, upes vai ezera krasts, vai vienkārši kāds avotiņš meža vidū. Droši vien būtu vērts pēc iespējas lielāku cilvēku skaitu iesaistīt šajā talkošanas procesā, jo tas, kurš vienreiz ir tajā piedalījies un pats sakopis kādu teritoriju, diez vai vēlreiz to piemēslos.